Apestī mūs. Žēlastība un miers lemsiet bagātīgi mūsu kunga Jēzus atziņā. Un es jūs aicinu atveriet 78. psalmu un izlasīsim no 54. līdz 64. pantam. Kur mēs lasām Asafa psalmu par Izraēlu tautu un par šo notikumu, izejot no Ēģiptes tūkstnesī un apsolītā zemē. Un Dievs tos veda savas zemes svētajos novados un uz kalnāju, ko viņa labā roka bija ieguvusi. Dievs aicina tautas viņiem ienākot un piešķīra pēc izmestiem mestiem viņa zemes gabals Izraēlam par mantojumu daļu un lika Izraēla ciltīm dzīvot viņa teltīs. Taču viņi kārdināja un kaitināja Dievu, to visaugstāko, un neievēroja viņa liecības. Viņi novērsās un kļuva neusticīgi, kā viņa tēvi. Viņi sabruka kā atslābs, viltīgs stops. Viņi sarūktināja Dievu ar saviem elku kalniem un sadusmoja Dievu ar kalpošanu augstienēs saviem elku tēliem. Dievs dzirdēja to un apskaitās, un Izraēls viņam ļoti rieba. Un Dievs to pameta pamazām gandrīz pavisam. Viņš pameta savu mājokli Šīlo, savu telti, kur viņš mājoja starp cilvēkiem. Viņš atdeva savu spēku gūstā un savu godību ienaidnieku rokām. Viņš nodeva savu tautu zobenu varā un iedegās dusmās pret savu mantojumu. Viņa jaunekļus aprīja uguns, un viņa jaunavām nedziedāja kāzu dziesmas. Viņa priesteri krita no zobena, un viņa atraitnes nevarēja viņus apraudāt. Amen. Svētais Tēvs, mēs lūdzam Tavu žēlastību caur mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu šajā rītā. Mēs lūdzam Tavu palīdzību, Tavu garu palīdzību, Tavu garu spēku pār mums. Mēs lūdzam būt garīgi modriem pār savām dzīvēm. Kungs, apgaismo savu vaigu pār ikvienu dvēseli, kas mēs esam šeit šajā rītā. Un ikvien, kas klausās Tavu vārdu un meklē Tavu vaigu. Kungs, Tu zini, kāda radījuma mēs esam. Tu piemini to, ka mēs esam pīši. Patiesi cilvēks ir kā zāle savā dzīvē, kā puķa laukā, un kad vējš to skar, tad tā vairs nav un neatrod pat tās vietu. Kungs, Tu paliec dzīvs mūžu mūžam, un Tavu gadi nebeidzās. Tu esi no mūžības uz mūžību, Kungs. Šī rītā, Kungs Jēzu, mēs lūdzam Tev, kas esi pie Tēva labās rokas debesīs, kas esi paņemts godībā. Mēs lūdzam Tavu žēlastību un atkal žēlastību. Mēs lūdzam par sevi. Mēs lūdzam viens par otru. Un vēršamies, Kungs, pazemībā, lūdzot pēc īstas un patiesas dievbības mūsu dzīvē. Pēc dzīves un glābjošas ticības. Pēc svētas dzīves, kā stāv rakstīts, bez kā neviens neredzēs Tavu vaigu. Kungs, Jēzus, palīdz mums šī stundā. Palīdz mums caur šī psalmu vārdiem. Salīdzina mūs ar sevi un izgaismo mūsu katru dzīves. Mēs lūdzam, Svētais Gars nāc šī stundā un dod mums garīgu atziņu un garīgu saprašanu. Dod mums nožēlu mūsu sirdīs. Ticībā, Kungs Jēzu, uz Tavu vārdu. Kungs, palīdz mums Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tā nu ir arī šī svētdienā, kad Dievs savā tālredzībā liek mums atkal klausīties un turpināt dzirdēt par garīgo pievilšanu, par ko runā arī šis psalms un šī psalma vārdi no 54. līdz 64. pantam.
Tas, ko brālis Ēnārs sludināja pirms brīža, ir tas, ko Asafs šeit mums atgādina šī psalmā. Un lai Dievs mums palīdz. Viens un tās pašas patiesības Dievs vēlās uzsvērt šī svētdienā, acīm redzot, tam ir nozīme. Un tas ir nopietni, tik tiešām nopietni. Mēs tagad ar Ēnāru nesaskaņojam, ko mēs sludināsim. Mēs ejam tai Bībeles grāmatā vai rakstvietē, kurā mēs esam, secīgi cauri, un Dievs kārto visu šīs lietas savam godam un mums, kā mēs ceram, par ieguvumu. Pirms es pievēršos šim psalmam, es klausījos Ēnāru, viņu sludinot par to, ka Dievs apslēp no cilvēka šo atziņu un patiesību, un Ēnārs lietoja daudz Bībeles pants, lai to nostiprinātu un lai to apliecinātu. Un es tomēr pie sevīm sēdien domāju, jā, tā ir patiesība, un es teicu savu āmeni. Bet es centos domāt vēl dziļāk, un ne tādā ziņā, ka tur bija par maz dziļumu, ne tādā ziņā. Bet tas, ko Ēnārs centās ar 5. punktu beigās mums pateikt, lai mēs, kad mēs 4. punktā klausījāmies par šo Dievu kontroli par cilvēku aklumu. Un tas, ko Ēnārs centās mums pateikt, ir tas, lai mēs nenoņemtu atbildību no sevīm. Kāpēc? Ja mēs lasām Jesejas 59 no 2 līdz 5, kas ir vienāds ar Romiešu vēstules 3. nodaļu, tur ir rakstīts, jūs grēki apslēp Dievu vaigu. Amen. Kāpēc Dievs apslēp savu vaigu? Ne tāpat vien, tāpēc, ka viņš grib cilvēkiem apslēpt. Grēks ir tas, kas mums attālina no Dieva. Grēks ir iemesls, kāpēc Dievs apslēp savu vaigu. Grēks mūs šķir no Dieva. Tāpēc Dievs nekādā ziņā nav vainīgs, ka viņš apslēptu vaigu no kāda grēcinieka. Viņš to dara automātiski grēka dēļ. Viņš nevar darīt savādāk. Arī noteikti viņš ir tas, kas atver cilvēku prātu. Bet, lai mēs saprastu, cik grēks ir biedējuši briesmīgs, kas šķir mūs no Dieva. Tad mums jūs varat pārlasīt Jesejas 59 no 2 līdz 5. Jūs pārkāpumu attālina jūs no Dieva. Jūs grēki jūs nošķir prom no Dieva, ka viņš neklausās uz jums. Patiesi Dievs vienīgi atklājas sevi grēciniekiem un noņem šo lāstu. Un es tam pilnīgi piekrītu. Un Dievs tas, kas var atvērt acis, es to zinu. Bet lai mēs sludinot sev un citiem, netopam pievilti, mums ir jāatgādina, ka grēks ir šis iemesls. Un grēks ir iemesls, kāpēc cilvēki netic Dievam un kāpēc viņi atkrīt. Kāpēc kādā brīdī viņam šķiet, ka viņi tic. Kaut kādas lietas notiek, kas liek cilvēkiem domāt, ka viņi ir glābti. Tie, kas no mums lasa šīs dienās Jeremijas grāmatu, kur mēs lasām šos vārdus, ka pļaujas laiks ir pagājis, un arī raižu ienākšanas laiks ir pagājis, un pestīšanu mēs neesam ieguvuši. Ko tik vēl mēs nelasām Jeremijas grāmatas sākumā, mēs lasām par šiem viltus dievkalpojumiem, par šo pievilšanu, kur cilvēkiem tiek solīts miers, kur miera nav. Cilvēkiem tiek teikts, ka tas ir tā kunga nams, un ar to pietiek viņa atrasties. Bet tur ir arī šie vārdi, ka Dieva nams ir lūkšana nams, bet cilvēki to savā cilvēciskā reliģijā pārvērš par slepkavu bedri. Šajos psalmu vārdos, ko Asafs uz mums runā šajā rītā, Dievs parāda savu uzticīgumu, un mēs lasām par cilvēku neusticīgumu, jeb grēcinieku iemīļoto grēku, kas viņam ir tik tuvāks par Dievu. 4. pāntā mēs lasām, ka Dievs tos veda savas zemes svētajos novados. Viņš tos veda savas zemes svētajos novados uz kalnai, ko viņa labā roka bija ieguvusi. Un mēs redzam arī 55. pantu, viņš aizdzina tautas viņiem ienākot un piešķīra pēc izmestiem mesliem viņu zemes, šo pagānu zemes gabals Izraēlam par mantojumu daļu un lika Izraēlu ciltīm dzīvot, mēs varam teikt, pagānu teltīs. Jeb to tautu, jeb kananiešu teltīs,
jeb to tautu teltīs, ko Dievs izdzina Izrēlam pa priekšu, ienākot šīs zemēs no tūkstneša. Asafs atsaucās, kā mēs redzam, šī psalmā caur visu šo psalmu 78. Viņš atsaucās uz šo Bībeles notikumu, kad Izraēla tauta kad viņi izgāja no Eģiptes verdzības, gan kā viņi iegāja apsolītajā zemē, ko Dievs bija apsolījis viņu tēviem. Mēs redzam, ka Dievs sagatavoja un Dievs piepildīja caur Mūzu un Jozuvā šo jūdu iziešanu un viņu ieiešanu. Dievs to bija apsolījis un viņš to piepildīja. Mēs lasām šeit, Dievs tos veda, Dievs aizdzina tautas, viņš piešķīra tiem zemes. Un šie notikumi ar Izraēla tautu tūkstnesī un ieejot nevis Kanānas, bet Kanānas zemē, ja pareizāk mēs lasām, ir ļoti svarīgi notikumi, lai atkal mūs brīdinātu. Einārs mūs brīdināja Jēzus mūs brīdināja caur Eināra sludināšanu no šīs Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas, kad Jēzus raudāja par Jeruzalemi. Šeit ir arī brīdinājums. Šeit šī psalmā viscaur ir brīdinājumi. Lai mēs lasot vai dzirdot par tām dienām būtu modri savā dzīvē. Būt ļoti modri savā dzīvē. Lai mēs ļoti nopietni, tas, ko Dievs vienmēr viņš runā nopietni, lai mēs ļoti nopietni, tas, ko Einārs sludināja, izvērtētu katrs savus dvēseles stāvokli un savu sirds stāvokli. Lai mēs katrs izjautātu pats savu ticību, ja pati savu ticību. Vai tā ir īsta? Vai tā ir Dieva spēks, vai tā ir sāksies ar Dieva spēku? Un šajos 8. psalmu vārdos ir nopietnas brīdinājums mums. Nopietni satraukties pašiem par sevi. Jo šī psalmā mums tiek atgādināts, ka notiek karš starp Dievu valstību un starp kritušiem eņģeļiem, starp demoniskiem spēkiem. Šī pasaulē notiek garīga cīņa, neredzama. Tā ir neredzama cīņa, neredzama pasaule, kas ietekmē cilvēks ļoti nopietni. Tas, kas mums ir jāatgādina, lasot šādus psalmus, kas ir brīdinoši psalmi, mums ir jāatgādina, kas tad tur ir tik briesmīgs. Briesmīgs ir tas, ka Izraēla tauta vecās derības laikā bija vienīgā tauta visā pasaulē, kurai Dievs atklāja sevi caur savu vārdu un saviem praviešiem. Vienīgā tauta, ko viņš bija izredzējis par savu tautu. Dieva tautai bija Dieva tuvums. Viņai bija tuva konkrēta atklāsme caur praviešiem un tēviem. Ļoti personīgi tuvu. Kā mēs lasām Mūzes grāmatās, viņš ir Izraēla Dievs, Abraham, Īzaka un Jākaba Dievs. Ar šiem visiem ticības tēviem Dievs konkrēti runāja sarunu veidā, nevis caur Bībeles pantiem, bet līdz Mūzes to pierakstīja 5 grāmatās, viņš runāja uz tautu caur konkrēti sarunu caur cilvēkiem. Tas būtu tā, kā šodien es vai Einārs vai kāds atnāk kāds Dieva kalps, kas kalpo ar Dievu vārdu un teikt, es tikko runāju ārā ar Dievu. Un ienāc iekšā, lai jums to pateikt. Tas bija tik tuvu un tik ātri, tik personīgi. Un šeit Dieva tautai Izraēlam bija šāds Dieva tuvums. Patiesībā tik daudz žēlastības un svētības Dievs deva šai tautai. Patiesībā tik daudz, un Asafs to atgādina šeit. Ka Dievs tos veda, un Dievs viņiem deva zemes, un viņš viņus ieved, viņš viņus izved, viņš viņus ieved. Tāds, var teikt, Dieva paša tuvums, bieži redzamā formā pat Izraēla priekšā bija kā ugunstabā, dūmstabā, kā kalnā, kā klintī. Vai pat šie vīri, kas apciemoja Ābrahamu, pat mēs redzam, kad Dievs pieņem šādu cilvēku veidolu. Viņš tos veda savos novados, zemēs. Dievs izdzina pagānu tautas Izraēlu priekšā. Mēs lasām, ka Dievs arī karoja caur pārdabiskām lietām, lai izdzītu šīs pagānu bezdievīgās tautas. Mēs lasām Jozuvā grāmatā par šīm cīņām, par šo sauli, kas nenoriet, kur Jozuvā lūdza
un saule nenogāja veselu dienu. Tas ir apbrīnojami, kādas lietas viņi piedzīvoja ar Dievu tuvumu. Dievs deva caur Mūzes Sīnai kalnā 10 baušļus, mēs lasām savu likumu. Dievs mācīja viņus caur Mūzu tūkstnesī, caur Mūzu un caur Āronu. Atcerieties arī Āronu grēku. Pēc visu tā, ko Ārons bija kopā ar Mūzu piedzīvos Eģiptes zemē, Ārons izvilka zīmolu un uzzīmē govi, salasīja no Jūdu tautas zelta gredzens no viņa deguniem un ausiem un izlēja zelta teļu. Un darīja negantību Dieva acīs. Briesmīgais Ārona grēks, par ko mēs lasām Bībelē. Pēc visu tā, ko viņš bija redzējis. Viņš ir Dieva vīrs. Un tomēr mēs redzam, ka Dievs runāja caur Mūzu un caur viņa brāli Āronu, ka Dievs ir tik tuvu, ka viņš gandrīz ir fiziski aizsniedzamā veidā. Izraēla tautas vidū viņš ir fiziski redzams kā ugunsstaps vai dūmstaps. Ka mēs lasām, kad Izraēlam ir dievbijīgi pravieši kā Mūzes un Jozua. Bet iznākums ir absolūti traģisks. Un tad mēs esam šī rītā ar savām bībelēm savā rokā. Un domājam, ka mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Mēs esam vietējā draudzē, kur tiek sludināts Dieva vārds un mācīts Dieva vārds un skaidrots, cik mēs to spējam ar savu ticības mēru un saviem talantiem. Tāpat kā Dieva tautai toreiz tur bija, kas viņu mācīja, kas uz viņu runāja. Bet brīdinājums mums, ka iznākums var būt absolūti bēdīgs. Šī garīgā pievilšana, par ko Enārs sludināja, ko Asafs saka šī psalmā, šī liekulīgā reliģija un grēks cilvēku dzīvē. Kāpēc es iesāku ar šiem vārdiem vēlreiz no Enāra pārdomām, ka grēks ir tas, kas mūs attālina no Dieva. Iemīļots grēks, pieradināts grēks, jūs pažiniet, kas tas ir? Kāds tas ir? Un šis iemīļotais, pieradinātais grēks, kas iznīcināja gan visu tautu tūkstnesī, gan visus. Tie, kas bija izgājuši kā spēcīgi vīršos 40 gadus, vīri un sievas. Šis Ādama iedzimtais grēks ir bijis visos laikos. Un visās paudzēs vienāds morālā samaitātība, šis samaitātības stāvoklis cilvēkiem. Un es tā domāju par Izraēlu tautu, un es bieži vien domāju, kā gan jūdi šodien, kas dzīvo pa pasauli un lasa veco derību un neatzīst jauno derību un lasa praviešu, un kā gan viņi var būt tik augstprātīgi par sevi, lasot par Izraēlu tautas piedzīvojumiem, jeb notikumiem Bībelē. Ja mēs skatāmies godīgi, Izraēlu tauta Bībelē ir galvenokārt sliktais piemērs, jeb sliktais gadījums. Tik reti reizi, kad Izraels ir uzticīgs Dievam. Visbiežāk pat mēs lasām, ka viņi ir sliktāki par pagānu tautām, Dievs viņus saka. Kāpēc mums tas ir jāatdzird? Tas pats attiecās uz jaunās derības draudzi, kas saka, mums pieder Bībele, mums pieder Dievs, mēs esam Dieva bērni, mēs piederam Dievam, mums ir patiesība, mums ir tēvi, mums ir Bībeles teologi un skolotāji. Tā ir tā pievilšana. Paļauties uz miesu un asinīm. Es domāju, ka Izraēla tauta arī kaut kādā ziņā vienmēr redzēja Mūzu, kurš bija viens ar Dievu, un kad viņi teica, ej, tu runā ar Dievu, mums ir bail. Kaut kur šī kolektīvā domāšana, kad, ja Mūzes vai Jozua ir mūsu priekšā, ar mums viss būs kārtībā. Vienmēr kāds par mums iestāsies, vienmēr kāds par mums aizlūgs, vienmēr kāds, kura dēļ ar mums viss būs labi. Bet mēs redzam, ka pats Mūzes savu grēku dēļ neiegāja apsolītā zemē, bet nomira pirms tautas šķērso Jordānas upi.
Tā tas ir. Pat dievbijīgais Mūzes, Dieva vīrs Mūzes neiegāja šī Dieva apsolītajā zemē, bet tikai viņi redzēja no tālienes. Dievs ļauj tikai no tālienes redzēt, un tas mums atgādina par to, cik grēks var būt briesmīgs. Tas var laupīt daudz svētības mūsu dzīvē. Beigās tas var mūs apzakt no kāda domām par mūžību. Kāds no mums ir tik pārliecināts, ka es jau būšu arī debesīs. Šis iedzimtais grēks ir tik spēcīgs un pieviļošs. Un cilvēks ir grēkā kritis. Ir grēkā krit uz Dieva radību. Cilvēks sirds ir, Jeremija par to runā, cilvēks ir Jeremijas 17. nodaļa, cilvēks sirds ir ārkārtīgi maldinoši un ļauna. Ka grēks to ir tā sakropļojis, mūsu sirdi grēks ir tā sakropļojis, ka jūs varat sēdēt ar atvērtu Bībeli. Un kā Inārs ir teicis, mēs varam izlasīt Bībeli un saprast viņu nepareizi. Un izskaidrot viņu sev nepareizi. Tā grēks ir sakropļojis cilvēku prātu. Grēks vienmēr sola labo. Grēks vienmēr maldina, ka viņš mums apsola labu, bet dara ļaunu. Sirds ir viltīgs sirds. Cik mūsu sirds ir pieviļoša, ļaunprātīgi, viltīgi, Jeremija saka, pret visu. Ja mēs neesam zem Dieva vārda regulāri, mēs esam uz bīstamu ceļu. Un cilvēks pats Jeremija saka, Dievs saka, caur Jeremiju nevar izpētīt savu sirdi. Dievs saka, es tas kungs, es Jehova izpētu cilvēku sirdis un viņas pārbaudu. Bez Dieva gara žēlastības spēka cilvēks to nespēja. Ja jūs nelasat Dieva vārdu regulāri un nedzirdat viņu regulāri, jūs paliekat tumsā un pievilšanā. Ja tikai ik svētdienas ir viss Dieva vārds, kas jums ir pa nedēļu. Tas var būt ļoti bīstam. Viņi arī nāca ik svētdienas un klausies, un tomēr, kā Ēnārs arī teica, un pretojies. Daži jau ienākot jau pretojās, daži ienākot jau apcietina savu sirdi. Ar domu, es jau zinu visu par Dievu. Ja ik svētdienas šeit pretojies, ko Dieva vārds uz tevīm runā un norāda, tad Bībelē saka, tu paliec briesmīgā tumsā patiesībā. Briesmīgā tumsā, un Bībelē saka, ja tu paliec tumsā, tad tās gals ir nāve un ēles uguns un ēles ciešanas. Tas ir šausmīgi. Un mēs lasām par šīm šausmām šī psalmā, kā Izraels kārdināja un kaitināja Dievu. Vai jums domājat, ka mēs nesēžam šeit un nekārdinam un nekaitinam Dievu ar savām bezdievīgām domām, ar savām viegliprātīgām domām šeit? Mums kaut kā liekas, ka tas viss ir kaut kā pagājis toreiz vecā derībā, kad Dievs bija bargs. Bet pagājušajā šodien mēs redzējām, ka Bībelē saka, ka šis Dievs, kurš bija bargs, ir kungs Jēzus Kristus. Ka vienīgi viņš ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņi kārdināja, kaitināja Dievu, to visaugstāko un neievēroja Dieva liecības. Salmanu pamācībās 14 ir sacīts, dažiem cilvēkiem kāds ceļš labi patīk, bet tomēr beigās tas viņus novedīs nāvē. Bet tas nav pants, lai mēs katrs pārdomātu savu kristiešu vai savu ticības vai savu neticības dzīvi. Kur mēs nonāksim? Mums šķiet, ar mūsu dzīvi viss ir kārtībā. Dievs saka, ka dažiem kāds ceļš labi patīk. Tātad tas nozīmē, ka cilvēki izdara secinājumus pēc savas patikšanas. Bet beigās tas viņus tomēr novedīs nāvē. Tie ir brīdinoši vārdi. Bībele ir brīdinoša Dieva grāmata. Šīs dienās es domāju arī par atklāsmes grāmatas 13. nodaļu, kur ir rakstīts par zvērzīm. Mēs šad tad sadraudzībā kaut kur atkal uzpeld kādas sarunas par šo zvērzīm, kas tā būs, kas tā varētu būt, kas tā ir. Kāda tā izskatīsies? Daudzi to, kas domā,
Ka tā ir ārēja zīme, kā kāds datora implants, kas tiek implantēts zem cilvēka ādas, vai kaut kāds simbols, kas tiek uztetovēts uz pieres vai uz labās rokas, vai kāds mikročips, kas tiek ielikts cilvēkā. Kaut kas ārpus cilvēka. Tāda ir tā domāšana. Patiesībā tā ir tā pievilšana. Ēnās teica, ka Sātans saskaņā ar Bībeli ir melis, slepkava un mela tēvs. Viņš grib domāt, ka pievilšana cilvēkam vienmēr nāks no ārpuses. Tas ir vislielākā pievilšana cilvēkam, kas var būt. Gatavoties uzbrukumam ārpus sevis. Bet Bībelē Dievs nebrīdina no briesmām tik lielām ārpus cilvēka, kā briesmām, kas ir cilvēka sirdī. Viņa paša grēks, viņa paša dvēselē. Varbūt, ka Atklāsmes grāmata 13. nodaļa runā par cilvēka sirds uzticību. Kam cilvēka sirds pieķerās? Kam tavs sirds pieķerās? Domā tā, jo zvēra zīme, kas tiek uzlikt uz rokas vai uz pieres, nesākās no ārpuses. Viņa sākās no sirds stāvokļa, no sirds virziena, no ikdienas tieksmēm. Kam seko tavs sirds? Ikdienas. Kam tā ir uzticīga? Dievam, pasaulē vai Sātanam? Un atkal, ja mēs sadraudzībā uzdot jautājumu, vai tu esi uzticīgs Sātanam vai uzticīgs Sātanam, neviens no mums to negribētu atzīt. Amen? Kāpēc? Tāpēc, ka Sātans izliekās par gaismas eņģeli. Mums liekas, mēs taču neesam uzticīgi, mēs neesam sātanisti. Sātans izliekās par gaismas eņģeli un piedāvā lietas, kas var šķist labas un it kā svētīgas. Viņš izliekās. Tā ir tā pievilšanas forma, par kā mēs brīdinām. Sātans nenāk ar sarkanām acīm un dakšu rokām. Tad visi no viņa aizbēgt uzreiz, viņš izliekās par gaismas eņģeli. Tāpēc tik daudz tiek pievilti no kancelēm, kurās kāp tā saucamie mācītāji, nevis sātanisti. Un tiek pievilti no maldu mācībām, ne jau atsakoties pilnīgi no Dieva, bet ej uz kompromisā ar pasauli. Jautājums ir par svētību vai par lāstu. Arī par to mēs lasām Bībelē. Un viena lieta, ka viss, kas notiek šī pasaulē, vai arī visi cilvēki šī dzīvē, nav svētīti patiesi. Nedomāsim par to, ka Romiešu 8:28, ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tas nozīmē, ka par labu nāk, ka šīs lietas paši par sevi iespējams nav labas, bet viņas nāk par labu tikai tiem, kas mīl Dievu. Bet lielākajai daļai saskaņā ar evaņģēliju visas lietas nenāk par labu, un viss, kas notiek uz šīs zemes, un visi cilvēki šī dzīvē pilnīgi noteikti nav svētīti no Dieva. Lielākā daļa ir zem grēka nolādētības grēcinieki, kam sirds ir uzticīga Sātana meliem, baudām un jebkādām miesas tieksmēm. Kad mēs lasām šo Atklāsmes grāmatas 13. nodaļu, kas runā par šo zvēra zīmi, tad mēs arī lasām 14. nodaļu, kas seko 13. kas runā par tiem cilvēkiem, kas ir uzticīgi Dieva jēram. Un te neiet runa par ārēju simbolismu vai kaut kādu zīmi, ko ticīgie būtu pieņēmuši, kāds krusts uz viņa pieres vai kaut kas līdzīgs. Vai kāda ticības apliecība, ko viņi pateikt, vai teoloģija, ko viņi pareizi saprast. Bet tie ir tie, kā ir rakstīts, kas nav apgānījušies. Šie vārdi seko zvēra zīmē 13. nodaļā. Tie, kas nav apgānījušies, jo tie ir šķīsti. Šie tie, kas seko jēram, kurp tas arī ietu. Viņu mutē nav melu, tie ir bez vainas. Mēs varam izdarīt šo secinājumu, ka šī 13. nodaļa seko 14. ka 13. runā par šiem atkritējiem un ar zvēra zīmu tūlīt pat seko šie ticīgie, kuriem pretēji šiem zvēra zīmes sekotājiem nav kāds pretējs simbols, bet te iet runa par svētu dzīvi. Tad automātiski mēs izspiežam, ka sākums šai zvēra pielūgšanai nesākās ar kādu ārēju lietu, bet ar iekšēju sirdi.
Garīgā pievilšana nenāk ar ārējām lietām. Kaut kādā veidā mūs sākt ietekmēt no ārpuses cilvēku sirdi, bet cilvēku pašu sirds tieksmes un viņa pašu sirds virzība ir tā, kas to iesāk. Mēs lasām šī psalma pie 7. pantā, šie jūdi novērsās un kļuva neusticīgi kā viņa tēvi. Kā viņa tēvi, kas, mēs lasām Bībelē, nomira tuksnesī savas bezdievības, savas neticības un savas atkrišanas dēļ. Un viņa bērni, kas iegāja apsolītā zemē un atkrita tāpat no Dieva savas neusticības dēļ, nevis savu tēvu, bet savas neticības, savas bezdievības, savas atkrišanas dēļ. Kā Bībelē mums brīdina, ka tā viņa tēvi viņus bija mācījuši, diemžēl, ka pastāv šīs briesmas. Un Dievs deva viņiem savu vārdu caur praviešiem, savus likumus. Kā mēs lasām šeit, viņš deva viņiem pagānu tautu zemes. Ko vēl viņš deva? Viņš deva viņiem pielūgsmes vietu, ko sauc par tabernakulu, kur caur priesteriem tiek upurēti dzīvnieku upuri par cilvēku grēkiem, lai cilvēki varētu tuvoties Dievam, nožēlā, ticībā, kur tiks salīdzināt cilvēku grēks ar Dievu. Bet mēs lasām, ka Izraels pieņēma un sekoja svešu tautu, svešām kultūrām, svešiem dieviem, svešām reliģijām un viņu dievu pielūgsmē. Viņi pieņēma šos kananiešu dievus, kas nav dievi, bet ir dēmoni. Kas notika tuksnesī un kas notika pēc tam apsolītā zemē? No tuksnesī viņi izgāja ar Ēģiptes dievībām savā sirdī, un kananiešu zemēs viņi iegāja un pieņēma kananiešu dievības. Šīs svešās idejas par Dievu, kāds ir Dievs, tas sākās ar mazu kompromisu par Dievu. Tas nesākās uzreiz ar lielu atkrišanu. Tas sākās nedaudz atsakoties no dievišķas mācības, no kādas pirmšķirīgas doktrīnas, mēs varam teikt, par cilvēku absolūto samaitātību vai Dieva absolūto svētumu, vai to, kā tad pestīšana nāk cilvēku sirdī. Vai cik tad grēks ir samaitājoši ļauns un pazudinoši ļauns, un cik tad Dieva dusmas ir liels un īsts par šo cilvēku grēku. Un atgādināsim sev, brīdināsim sev, ka tikai pateikt sev pašam un pateikt citiem. Es jau ticu Dievam. Vai es taču ticu, vai vairāk, es taču ticu uz Jēzus Kristu. Kā mēs lasām šeit, Izraēla tauta arī uzskatīja kaut kādā mērā, ka viņi tic uz Jehovu dzīvo Dievu. Viņi tikai savieno Jehovu ar pagānismu. Tie cilvēki, kas tikai dažreiz noklusēja patiesību sev un citiem par Dievu. Man atkal bija viena situācija Rīgā, kur es gāju no savas mašīnas uz mājām. Un tagad jūs zināt, šīs dienās šie dziesmu svētki, kas notiek, visa Rīga ir pilna ar sabraukušiem cilvēkiem, bērniem no laukiem. Savā ziņā ir redzēt šos bērnus, kas ir atbraukuši uz Rīgu, un es bieži vien tādā vietā, kur viņi tur pulcējās un daudz staigā pa Rīgu, un ir atbraukuši, un es dzirdu šo vienu Rīgas tā saucamo evaņģēlistu, kas garām ejošam sieviešu pulciņam tautērpos saka, vai tad varbūt jums sanāks dziesmu svētku laikā palasīt kādu evaņģēliju, ko šīs sievietes viņam atbildēja, nē, mums šito nevajag. Un es aizjot dzirdēju aiz muguras sakām viņam, nu tad lai Dievs jūs svētī. Tas ir kaut kas šausmīgs. Viņi tikko noraidīja evaņģēliju. Viņi tikko pateica, ka viņam Dievu nevajag viņa dzīvē. Viņam bija jāsauc, Dieva dusmas ir pār jums. Lai Dievs jūs svētī. Viņi tikko atteicās no Dieva savas. Viņi teica, mums nevajag, mums ir savu Dievu. Mēs ejam izdejot ieiešanu Māras dārziņā un Laimas dārziņā,
kurš, paldies Dievam, nenotika un izgāzās, kā varbūt jūs dzirdējāt ziņu kanālos. Dievs vienkārši izslēdz elektrību tam pasākumam, šim pagānismam. Kā daži domā, bet tu taču bērni tikai dejo un dzied. Nē, viņi tikai nedejo un nedzied visu. Aiz tā stāv veci pagāni, kas pielūdz pagānu dievs, kam ir sava reliģija. Un pateikt šiem cilvēkiem, kuriem saka, mums nevajag evaņģēliju, lai Dievs jūs svētī. Tas ir tas, ko Dievs brīdina caur Jeremiju. Mies, kur miera nav. Šis sievietes aizgāja pilnīgi pārliecināts, ka tas, ko viņas dara, tas, ko viņas iet, ir zem Dieva svētības. Jo tikko viens, taču Dieva vīrs, viņiem teica, ka Dievs viņus svētī. Nav jau nozīme, ka tu paņem evaņģēliju un lasi un tic uz Dievu vai netic. Nav nozīme, jo tu tāpats tiesi svētīts. Kā gan tas ir iespējams? Bīstamība mūsu dzīvē nevis uztvērt un gaidīt, ka kādi maldi vai bezdievība mums uzbruks no malas. Bet jautājums ir tas, ko mēs ielaižam, vai esam jau ielaiduši savā dzīvē, savā sirdī. Lietas, kas apslāpē manu dievbijību. Tas var būt grēks, kas mierinoši saka, tu taču joprojām esi kristietis. Un es saku, nevis Dievs to saka, bet grēks var čukstēt, jo velns ir pieviļošs. Viņš var mierināt cilvēku ar vārdiem, paliec savā grēkā. Viņš nav tik briesmīgs, tu taču joprojām esi kristietis. Tu taču joprojām var ticēt uz Jēzu Kristu. Tu joprojām var ticēt uz viņu upuri savā prātā. Un tu taču joprojām esi drošībā. Tu taču arī būsi debesīs. Aiziet taču svētdienā vēl uz dievkalpojumu, lai tu sajustos vēl labāk. Vai tas ir ceļš, ko Bībele mums rāda uz debesīm? Tā var būt viena pieviļoša forma, reliģioza, ar ļoti līdzīgām kristietības pazīmēm. Zvērzīme sākās ar cilvēku prātu, domāšanu. Sātans ir tik viltīgs pievīlējs. Viņš ir pievīlējs, kurš iemaina lietas. Viņš mīl iemainīt Dievu mīlestību pret mīlestību uz baznīcu. Tik vienkārši. Cilvēkiem patīk aiziet uz baznīcu. Viņš iemaina cilvēku patiesu grēka nožēlu pret Bībeles lasīšanu, pieņemsim. Tā vietā, lai cilvēks nožēlot savus grēkus un saukt uz Dievu, viņš vienkārši palasa Bībeli mierīgi. Tas ir veids, kā tas notiek. Sātans var iemainīt izlīdzināšanu ar savu tuvāko pret kādu garīgu sadraudzības sarunu ar kādiem cilvēkiem, lai mēs justos labi. Jūs domājat, ka mēs esam tik labi atkoduši Sātana viltību. Ja Dievs nebūtu žēlsirdīgs, mēs visi būtu zem viņa pieviļošā spēka un pat nesaprast, ka mēs esam pievilti. Viņa pievilšana viņš ir tik viltīgs, nevis gudrs. Dievs ir gudrs. Sātans ir tik viltīgs, pievīlējis. Un viņš tik labi prot savu lietu. Palasiet Bībelē, kā viņš pievīla Mūzu, kam bija Dieva tuvums. Man jau Dievs nepievils. Latvijas jau iebāž vēlnu maisā, vai ne? Un smejoties aiziet par plecu. Šās muļķības. Es varu teikt, ka šīs dienās Rīgā stāstšās pasakas viens otram. Tas ir pagānisms. Gudrais saimnieks un stulbais vēlns. Tāds pasakas latviešiem ir pilns grāmatas. Kāda muļķība. Un vēlns par to priecājās. Šak lieciet vien mani maisā. Jums nav jābaidās no maniem. Dievs saka, esiet modri. Mēs lasām šī psalmā, pie 7. psalma panta beigās, viņi sabruka kā atslābis stops, jeb loks. Kara lokam ir jābūt derīgam cīņas laukā, tad viņš ir loks. Viņš var izskatīties kā loks, koks un striķis. Bet mēs lasām, ka viņš ir viņš sabruka kā atslābis viltīgs stops. Tā ir pievilšana. Viņš ir pilnīgi nederīgs. Šis loks nav derīgs
kaujas laukā, cīņai. Viņš ir ārēji, izskatās pēc loga, bet bez spēka, bez efekta kaut ko paveikt. Kristietība bez īstas dievbības, bez īstas kalpošanas, īstas sevs aizliekšanas, bez īstas paklausīšanas Dievam. Ir viltīgs loks. Kā atslābis loks. Bībelē saka, bez svētas dzīves neviens. Neviens. Un neviens neredzēs to kungu. Izrēlam bija Mūzes, viņam bija Dieva sūtīt pravieši. Kā es teicu, kā mēs lasām Bībelē, nevis kā es teicu, kā mēs lasām, kas ikdienas personīgi saņēma visvarenā Dieva atklāsmi. Viņi sarunājās ar Dievu, gan fiziski. Personiski atklāsmi. Jūdu tautai Mūzes bija blakām fiziski, viņi varēja pieiet pie viņa. Viņš arī daudz iztiesāja daudzas lietas, mēs lasām Bībelē. Bet Dievs tomēr tos nokauja tuksnesī. To bezdievības un augdievības dēļ. 58. pantā ir rakstīts, viņi sarūktināja Dievu ar saviem elku kalniem un sadusmoja Dievu ar kalpošanu saviem elku tēliem. Šiem kanāniešu dieviem, jeb elkiem. Kā mēs lasām tikai nedaudz Jozuā grāmatā, 14. nodaļā tikai nedaudz bija uzticīgi, kā Kalebs. Vēl viens vīrs, ko es gribētu mūžībā satikt. Un ja man būtu iespēja dzīvot virs zemes, es gribētu redzēt, kā izskatās šāda dievbība. Šī drosme, šī vīrišķība, šis spēks, un tāpat laikā, kā mēs lasām, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam Izraēla Dievam, pilnīgi. Cilvēks var būt vīrišķīgi, dievbīgs, spēcīgs, karēvīgs, drosmīgs, bezbailīgs. Tas ir apbrīnojami. Ja šīs lietas ir kopā, tā ir patiesa svētība. Drosmīgs vīrs. Tāpat laikā mēs lasām, ka citi bija līdzīgi Ahanam, kas zāga meloja un paņēma to, ko Dievs bija aizliedzis. Šo babiloniešu apmetni, 200 sudraba šos gabalus un zelta stieni, šis mankārības grēks. Un Ahanam un citiem līdzīgiem nebija patiesas mīlestības uz Dievu. Tie bija pievilti reliģiosi cilvēki, kas atradās Dievu tautas vidū. Un mēs lasām, kur turpat tuksnesī tika nomētāti akmeņiem, sadedzināti ar uguni un apkrauti ar akmeņu kaudzi. Un to vietu nosauc par nelaimes ielai. Citā vietā mēs lasām, ka tie bija kārību kapi, citā vietā nelaimes ielai, kādas šausmas, kur Izraēla tauta ietēs, viņiem paliek vai nu kārību kapi, vai nu nelaimes ielais. Kas notiek, kad cilvēkiem ir tāds Dieva tuvums un rezultāts ir šāds? Šī bezdievība. Tā bija bezdievīga un ļauna tauta. Ja šodien Dievs rīkotos ar draudz, tāpat kā toreiz Jozuā dienās ar Izraēlu, draudz palikt gandrīz tukšs no cilvēkiem. Gandrīz tukšs no cilvēkiem. Kas sauc sev un domā sev par kristiešiem, par ticīgiem kristiešiem. Kā Hozei saka, 7. nodaļā, viņi neatgriezās pie visaugstākā, viņi ir kā nelietojams stops, tas pats, ko Asafs saka šeit. Cik bīstam ir neliela novirzīšanās no Dieva patiesības, lai atkrist no Dieva. Un atcerieties, ka elku pielūgšana, elku dievība, lai kas tas būtu cilvēku dzīvē, tas var būt cilvēks pats, tās var būt lietas, tas var būt, tie var būt jebkura elgdievības forma un pielūgsme vienmēr ir patīkama grēcīgai miesai. Vienmēr tā ir patīkama. Bet ne Dieva garam. Kā mēs esam, Dievs to ienīst un Dieva dusmas ir pār tiem, kas to dara. Bet elgdievība, ko viņi dara? Elgdievība liek cilvēku dvēselē grimt aizvien dziļāk grēkā. Tas, ko viņi dara. Viens grēks, tad nāk otrs grēks. Amen. Ziniet, par ko Asafs šeit runā? Dziļāk un aizvien dziļāk.
Un 59. pantā šeit ir rakstīts, Dievs dzirdēja to un apskaitās, un Izraels viņam ļoti rieba. Un Dievs to pamet pamazām gandrīz pavisam. Mēs lasām, ka viņš apskaitās. Ja mēs paskatāmies 21. pantu šī psalmā, tad Dievs apskaitās un uguns iedegās pret Jēkabu, dusmas pacēlās pret Izraēlu. Te ir atkal īsts Dieva dusmas. Mēs lasām šī 59. pantā, Dievs dzirdēja to, dzirdēja ko? Kas viņam riebās? Ko viņš dzirdēja tūkstnesī? Ko viņš dzirdēja absolūtajā zemē? Ko? Dievs dzirdēja Izraēlu cilvēku pasaules mīlestību. Viņš dzirdēja viņu mankārību. Viņš dzirdēja viņu amorālos jociņus, divdomības, anekdotas, tukšu runāšanu, liekulīgo dievbību, melus, netaisnības, laulības pārkāpšanas savā sirdī un svešās gultās. Ko vēl Dievs dzirdēja? Viņš dzirdēja kristietības teātri, jeb ir tāds vārds teāteri. Tas labāk pasaka to domu. Šī kristietības spēlēšana citāts priekšā, bet mājās tāds pats cilvēks kā šīs pasaules bērni. Kā tas var būt? Bet algdievība to dara un velns tieši tā pieviļ. Dievs nesaka pārbaudīt savus dzīves šeit svētdienā, cik mēs esam dievbīgi. Dievs saka pārbaudīt savu sirdi. Jo no tās rosās dzīvība. Vai nu viņi ir, vai nu nav. Bībele mūs tik nopietni visus brīdina. Grēks ir pieviļošs un pazudinošs. Un domāt ar to domu, ka kādu dienu es mainīšos, Bībele saka, ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbiem, tad jūs dzīvosiet. Romieši 8.13. Ja tu saki, es kādu dienu mainīšos, tad Bībele saka, man un tev, ja tu gara spēkā, jeb svētā gara spēkā dari galu miesas darbiem, tad tu dzīvosi. Un klausies, kas ir tālāk rakstīts. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un šis pats gars, kas viņus vada, apliecina cilvēku garam, ka esam Dieva bērni. Saprotiet? Mēs bieži vien piesaucam šo pantu no Romiešu 8, ka Dieva gars apliecina tavam garam, ka tu esi Dieva bērns. Pirms tam tur ir rakstīts vēl kaut kas. Tur ir rakstīts, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Nu, visi, kas dara galu miesas darbiem gara spēkā, tie ir Dieva bērni. Nav otrā bez pirmā. Nevar būt Dieva bērns, ko nevar Dieva gars. Un ja ir tikai šis otrais, ka es esmu Dieva bērns bez pirmā, tad pilnīgi noteikti Bībelē saka, tā ir pievilšana un pazušana ugunī. Un atcerieties, ka Bībelē saka, mūsu dzīve ir tvaiks, īsts brīdis un mūžība tuvojas. Visiem mums vienās arī to sludināja. Mūžība ir tuvu mums visiem. Normālā kristietība pēdiņās ir bez sevis aizliekšanas. Vēlreiz. Šī normālā kristietība, kas ir tik izplatīta draudzēs, ir bez sevis aizliekšanas. Tā ir bez miršanas savai miesai. Bez miesas ciešanām. Tā ir bez savas upurēšanas Dieva darbam, bez nemitīgas grēka atziņas un nožēlas, un bez asarām, un bez sāpēm. Radikāla kristietība. Radikāla kristietība ir Bībeles kristietība. Kas dara šīs lietas, kad mēs gara spēkā darām galu miesas darbiem? Kad mēs gribam izpatikt savam Dievam ne šai pasaulē, kad mēs staigājam Dieva ceļus. Un visbiežāk staigāt Dieva ceļus nozīmē staigāt vai nu vienā vai kopā ar nedaudziem brāļiem Kristu. Tāda ir pasaules realitāte. Atkal nāk prātā Džona Bunjana svētceļnieku taka. 1 vai 2 cilvēki gāja kopā uz debesu valstīm. Un atkal, un garām gāja bāri un pulciņi. Un cilvēki daudz lielākā skaitā, kas gāja paši pa savu izdomāt ceļu uz debesīm. 1 vai 2 kopā. Bunjans to redzēja savas dzīves laikā.
Tā izskatās īstā kristietība, jo Bībele to parāda, ka maz ir to, kas to atrod, šī radikālā kristietība. Staigā Dievu ceļus. Kā ir rakstīts, kā Dāvids saka 24. psalmā, kas drīkst kāpt Jehovas kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā. Kam nenoziedzīgas rokas un skaidrs sirds, kam prāts nenesās uz niedzīgām lietām, kas ar vilti nezvērē, tāds dabūs taisnību no savu Dievu pestītāju. Kam prāts nenesās uz nīcīgām lietām. Grēcīgais cilvēks ir tāds cilvēks, kas ikdienā labāk izvēlās komfortu miesai, nevis cīņai ar savu miesu. Komfortu miesai. Kristietim ir jāuzdod jautājums, vai man to vajag? Vai tas der dievbībai? Tie ir labākie jautājumi. Kā man tas palīdz manai dievbībai? Jeremijas grāmatā 7. nodaļā mūs brīdinot saka no neīstās pielūgsmes. Ka cilvēki dzīvo bezdievīgi, bet svētdienās ir klāt dievkalpojumā, domājot, mēs esam glābti, tur ir rakstīts. Tie cilvēki, kas sanāk, un Dievs saka, jūs sakiet, mēs esam glābti. Dievs saka, es jūs neuzklausīšu, nepūlieties. Viņi nejautās sev, kā Jesaja saka 47. nodaļā, viņi nejautās sev, vai tie nav maldas, ko es paļaujos. Viņi nekad to nejautā, viņi nekad sev neizjautā savu ticību. Un mēs lasām šajos psalmu vārdos, Dievs pamet savu mājokli Šīlo, savu teltu, kur viņš mājojas starp cilvēkiem. Kā mēs lasām šos notikums 1. Samuela grāmatā, un Jozu 18. nodaļā, un 24. nodaļā, kur ir Jozu saka, jūs nebūsiet spējīgi kalpot tam kungam. Jo Jehova ir svēts Dievs, viņš ir taisnīgs Dievs. Interesanti, kā viņš to saka? Viņš saka, jūs nepazīstiet Dievu, viņš nav tā, kā jūs domājat. Jā, mēs viņam sekosim, jā, mēs viņam kalposim. Viņš saka, jūs nebūsiet spējīgi kalpot tam kungam, sasniegt to, kā jūs to tagad dariet, tāpēc, ka Dievs ir svēts Dievs, viņš ir taisnīgs Dievs. Ja jūs aizmirsīsiet to kungu, viņš no jums novērsīsies. Un viņš liks ļaunumam nākt pār jums. Pie viss tā, ko viņš jums ir labi darījis, Jozo saka. Dievs pamet savu mājokli Šilo. Dievs sots pār savu tautu. Viņš uzsūt viņiem, mēs lasām šajos psalmu vārdos, viņš uzsūt viņiem okupāciju, verdzību. Viņš uzsūt viņiem zobenu. Kā mēs lasām, tur mir 30,000 cilvēki. Apmēram, gan jauni, gan priesteri. Un šis Dieva šķirsts, kas simbolizē Dieva spēka klātbūtni, tika aizvests prom no Šīlo, 1. Samuela 4. nodaļa. Viņi nozag šo Dieva šķirstu un aizved prom. Tas simbolizē Dieva spēka klātbūtni. Šī garīgā pievilšana nesākās ar zvēra zīmi uzspiest uz rokas vai uz pieres, bet no cilvēka ļaunās sirds. No neticīgās sirds. Neuztverot Dievu dotos brīdinājums laicīgi, tas ir ceļš dabīgi atkrist prom no Dieva. Un nevis kaut kad, bet šodien. Izraēlas sods sākās ar paklausību savām grēka miesas tieksmēm. Un tie bija cilvēki, kas tika vadīti ar domu, kā es jūtos šī brīdī. Vai es jūtos labi? Tā viņi mērīja svētumu. Tā šodien draudzēs daudz, kur mēra svētumu pēdiņās. Pēc tā, kā es jūtos. Ja man viss ir labi, ja es esmu vesels, ja man ir pietiekoši labs darbs un ienākumi, un viss manā dzīvē sakārtojas brīnišķīgi, es esmu patiesi svētīts. Svētībiņas un svētībiņas. Nolādētība patiesībā. Ja šīs svētībiņas un svētībiņas es dzirdēju Rīgā līdz nelabumam, no viena uz otru. Šie vilts cilvēki, kas dzīvo absolūti pasaulīgi, bet viens otram novēl pašizdomātas svētības. Atkrišana no Dieva sākās ar it kā mazām, nepamanāmām lietām, ar mazu toleranci pret kaut ko. Ar mazu noklusēšanu, mazu klusēšanu, kad jārunā, kad jāklausās.
Dāvids nogalināja Golijātu ar akmeni. Viņš patiesībā notriec viņu zemē, nogāza viņu zemē ar akmeni. Un bieži vien ir tā, ka mēs esam gatavi nogāzt zemē grēku, kas ir mūsu dzīvē, bet nekā Dāvids paņem zobenu un nociet viņam galvu. Jo Golijāts nomira no tā, ka viņam nocirta galvu. Dāvidam bija jābūt drošam par to, ka Golijāts ir mīris. Golijāts no Gātas, šis milzis. Pievilšana ir ar to, kad mēs nogāžam grēku zemē, bet nenocērtam viņam galvu. Atcerieties to, ko Jēzus saka Kalnu svētvarā, Mateja 5. nodaļā. Izrauj savu aci, nociert savu roku, nociert savu kāju. Tā ir radikāla kristietība. Amen? Radikāla kristietība ir īstā. Un svētapšana ir tā, kas top, svēt tapšana. Nevis svēt stāvēšana. Tai ir jābūt progresam. Svētāpšana ir tad, kad es vairs neesmu tāds, kāds es biju pirms gada vai pirms 2 gadiem. Un kristiešu ticības liecība ir nevis apstākļi maiņā, par ko Inārs sludināja. Nevis tad, ka mūsu apstākļi maiņa ir, bet tik kristiešu ticības liecība ir savas attieksmes maiņā, savas sirds stāvokļa maiņā, pret grēku, pret tukšām lietām, kas agrāk man iespējams likās pilnīgi pieņemams. Pret bezdievību, kuras agrāk iespējams neredzēja, tās bezdievības formas un izpausmes manā paša dzīvē. Ja tu tomēr mierini sevi un attaisno sevi savā situācijā, savā dzīvē un neesi gatavs sev pārbaudīt vai izmeklēt ar to, ko Asafs šeit saka, tā ir bīstama vieta, kur būt. Tā var būt garīga pievilšana. Un šī garīgā pievilšana nesākās ar upurēšanu kalnu galos elku, kananiešu elku dieviem, bet tā sākās ar miesas vēlmi. Tā sākās ar šo miesas vēlmju pielūgsmi, ko mana miesa vēlās. Vai mēs tiešām uzdodiet sev godīgi šo jautājumu, sev uzdot? Un es uzdošu sev. Vai es tiešām dzīvoju ar šo Bībeles domu, ka es neko neesmu pelnījis? Vai es tiešām tā dzīvoju? Vai tu tiešām tā dzīvo? Vai mēs vēlamies izgaismot savu dzīvi, lai mēs būtu drošībā? Ziniet, kā ir bieži vien tā saucamiem kristiešiem, viņa lielākais noslēpums ir viņa kristiešu dzīve. Amen? Vislielākais noslēpums ir viņa paša kristiešu dzīve. Jēzus saka, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Iesaka, lai tumsība jūs neapņem. Jāņa 12. nodaļa. Staigājiet gaismā, Jēzus saka. Un Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Ko nozīmē sekot? Ko nozīmē staigāt gaismā? Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man. Tas patiesi nestaigā tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kristiešu dzīve ir sekošana Kristum. Staigāšana gaismā. Turot savu sirdi, pacelt pretīm Dievam, cik vien šķīst iespējams no grēka un no bezdievības un no elgdievības, lai tā būtu derīga Dievam, lai tā pagodinātu Dievu. Lai Dievs mums palīdz. Amen. Zemosimies Dievu priekšā.